Čau! Mums atkal pienākusi ziemā un gribās pastrādāt. Bet pastrādāt vajag telpai iekšā, un tur ir augsts. Un ko darīt? Nopirku savu tādu draudziņu, 3 kW, kurš siltina to telpu diezgan ātri. Un, attiecīgi, cik tur ir 3 kW, tad stundai jārēķinās ar kaut kādiem 60 centiem. Labi, tas nav nekas. Man augšā bija absolūti, tā teikt, neizsiltinātas tādas šķirbas, pa kuram tas vējš un viss augstums varētu nākt iekšā. Tad es izgudroju tā, ka es paņemšu to membrānu un tas gabaliņas no membrānas aiztaisīšu visas tas vietas, pa kur varētu augsts gaiss nākt iekšā. Un kad siltinātājs siltina telpu, tas neaizies ne uz kurieni. Kāpēc membrāna? Tāpēc nākotnē es negribu viņu noņemt. Es integrēšu viņu ar to membrānu, kur līkšu pāri visam tiem kokiem, jo uz auru telpai jāelpo. Tai telpai būs jāelpo, bet līdz tam brīdim, kamēr viņa nesatiks tvaika izolācija. Tvaika izolācija, tā teikt, visu to mitrumu, kas iekštelpā, aizturēs iekštelpā, un nebūs uz tās kārtas, uz tiem dēļiem nekāds kondensāts. Un tvaika izolācija, principā, man sākās no apakšās, no tas betonētās grīdas, un es apvienošu viņu ar sienu tvaika izolāciju, un viņi ies augšā. Viņa ies pāri visiem jumtām, un tu būsi absolūti hermetiskā no tvaika ziņā telpā. Tā mēs darīsim, un tie tiešām ir superīgi. Es atceros, Rīgas Vanagūna būs rūpnīcu cehos, kāda bija temperatūra ziemā. Nē, man ir krietni siltāk, un jāstrādā. Tagad nebūs nekādas atrunas.